Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera pastāstīs par iniciatīvu, kas nāk no uzņēmējiem, kur atšķirībā no tā, ko stāstīja Dagnija, ko mēs katrs varam darīt individuālā līmenī, ir priekšlikumi, idejas, ko valsts var darīt valstiskā, makroekonomiskā līmenī tieši tajā enerģētikas laukā. Lūdzu, Krišjāna. Paldies. Labdien visiem. Ja godīgi, tad es varētu drīzāk pastāstīt par to, ko valsts varētu darīt, bet ko mēs visi kopā varētu darīt, jo ir virkne iemeslu, kāpēc valsts kā tāda neko līdz šim nav pa lielam izdarījusi un arī neko nevar izdarīt. Lūk. Viens jautājums. Jūs ziniet, ja? Kas notiek Latvijā? Ne? Un pa lielam ir dažādi uzskati, kas tiešām ir tas svarīgākais, kas notiek, un, ja lasu mēdījus, tad padomāt, ka galvenā lieta ir šī te, ja, ņemšanās ar budžetu ciršanu, 400 miljonu rudenī, nākamajā rudenī vēlreiz 400 miljonu un tam līdzīgi. Bet, ja mēs tā paskatāmies no malas un uzmanīgāk, tad iemesls, kāpēc pārmaiņas nenotiek, ir pavisam vienkārši, ka neskatoties uz koproduktu kritumu un milzīgo bezdarbu, pie negatīviem faktoriem jāpēc skaita galvenā lieta, ka 84% cilvēku nošķirās valsts pārvaldē kā tāda. Tas nozīmē vienu lietu, kad, ja mēs uzskatām, ka valsts pārvalde būs tā, kas mūs vedīs tajā pārmaiņu ceļā, tad mēs kļūdamies, jo neviens pārmaiņu process nekur pasaulē nenotiek tā, ja cilvēki neuzticās tiem līderiem, kas viņiem ir. Tas nozīmē to, ka, ja mēs gribam šīs pārmaiņas, acīm redzot, tad tā līderība viņai ir jānāk no mūsu pašu vidus. Nevis no valsts pārvaldes un tās cerības, viņas tā saka nezinātnisks, ja. Un šis cipars ir tas, ko cilvēki jau kā pa lielam, mēs redzam, ka veidos daudz jaunas sabiedriskās organizācijas, kad mēģina šo jautājumu risināt. Un visi saprot uzticēšanās nozīmi, ka inerce darīt to ir pietiekami liela. Un tas, protams, arī ir iemesls, kāpēc, mums nevarētu teikt, ka kāda tāda kopīga darbības vīzija, kas varētu palīdzēt mums tikt ārā no bedrašķinas esam. Runājot par vīzijām, ja? Nav jau tā, ka Latvijā nav vīzija. Mēs esam bagāti ar vīzijām. Mums ir aptuveni 1200 dokumentu, vīziju, stratēģiju, vispārējā, kas tad valsts kancelējā, mēs skatāmies tajā mājaslapā, kur mēs varam redzēt. Tas pēc būtības vienkārši ir vīziju stratēģija, bet rezultāti laikam izpaldīt pa lielām. Un dēļ, iepriekš minētā iemesla, ka cilvēki nosacās tiem, kuru pārziņā ir nodot šo vīziju izcinošanu. Tas vienkārši neiespējams. Taču, nākšā vīzija ir vajadzīga, un šobrīd nav tāds skaidrs un detalizēts vīzijas. Es gribēju pastāstīt vīziju, kas ir šai valstī, kas nav Latvija. Jūs paskaties uzmanīgāk, ka tas karoks tāds ir 1-1-1, sadaļās tā ir Austrija. Un Austrijā šobrīd norit diskusija par tādu fundamentālu pagriezienu valsts attīstībā, kur ekonomikā visi būs līdz labiet, un viņiem potenciāli industrijas attīstās un ir vajadzīgs papildus enerģijas avots. Tur ir divas alternatīvas, kur Austrija var iet. Alternatīvas ir sekojošas. Vai viņiem ir nepieciešams pēkšņi izbrīvēt 60 miljārdus nākamo 7-20 gadu laikā. Tur bija investīcijām, iekšējām investīcijām, vai viņiem nepieciešami ir 4 miljārdi papildus darbu stundu. Ja viņiem ir nepieciešami, tad viņiem nāksies lietas darīt pa jaunu, ja ne, tad, lai ir, ja. Kāds ir alternatīvs? Tradicionālā mums patīstamā, tas ir fosila alternatīva, bet apmierināta Austrijas industrijas patēriņu pēc enerģijas patēriņu, izmantojot esošās, teiksim, metodas un arī tas, ka tā apmierināta Austrijas dzīvojumā sektorā enerģijas patēriņu. Viņiem ir nepieciešami nākamajos 20 gados iztērēt 70 miljārdus eiro. Tas ir totāli kopīgās izmaksas pa lielam iziet ārā no Austrijas. Un otrs variants ir investēt atjaunojamo energoresursu masterplānā un energotaupības masterplānā 12 miljārdus eiro. Tas ir tā kā atbalsta intensitāte, ja, kas ko valsts dod. Samtiesās atbalsta intensitāte 30-40%. Nedaudz sīkāk. Tā.
Gāzes plāns lielam ir vienkārši. Austrija ir Eiropas viens no gāzes sistēmu mezgliem, kur ir daudz gāzes vadu, no kuriem tā gāzes no austrumiem nokļūst uz rietumiem. Tad viens variants ir uzcelt 7 gāzes stacijas, kas nemaksā daudz, jo jūs jau zināt, gāzes stacijas sākotnējās investīcijas salīdzinoši mazas. Tas jautājums sākas pēc tam, tāpēc, teiksim, pēc 200, 350, 380 miljoniem, kas ir iedīgi. Jautrākā daļa sākās no papildus patēriņa, kad Austrijai jau papildus esošajām CO2 emisijām. Vai nu kāda tā būtu sistēma, kas būs pēc Kyoto, apmēram atklājas lecina, ka viņi iztērēja 20 gados 15 miljardus eiro, ja viņi tieši šo ceļu. Un vēl ir iespēja viņiem veikt dotāciju mūsu kaimiņu valsts budžetā, 52 miljardus, un mums tādu gāzi. Un tad tās alternatīvas, kur tie 70 miljardi ir rodās. No otras puses. Nu jā, te austriešu kolēģi nesūtīs gāzes plānu kopsavilkumu. Tas nav oficiāls, mums ir kaut kas tā, ko viņi pieredzējuši, ja tad ziemājām. Otrs ir tas alternatīvais zaļais plāns, ko ir izstrādājis Austrijas pasīvkās institūts un vēl citas nevalstiskās organizācijas, un tur tā aina ir nedaudz citādā. Šī zaļā plāna būtība, atbilstoši Austrijas apstākļiem, ir vienkārši. Tas ir ārkārtīgi augsts līmeņa energo taupība. Investēt ēku esošo ēku siltināšanā, bet ne tādā veidā, kā mēs izprotam to, bet kardinālā siltināšanā lielākoties līdzekļi, pats papildus nodrošinot arī alternatīvos energoresursus, saules kolektoru, saules bateriju izvietošanu, rekuperators un ārās sacības tehniku apgaismojumu. Tie cipari, viņi ir aptuveni šādi. Kad būtu atbalsta instrumentiem iestādē aptuveni 8 miljardi eiro priekš ēkas siltināšanas, pasēvās ēkas vai zanēko patēriņu ēkas standartā, un pārējos cipars jūs redzat. Man vārds kolēģi iemācīja, ka nav labs stils lasīt prezentācijas tekstu, jo visi parasti māk lasīt zālē, kas jums parādīt. Tie 12,4 miljardi. Tādā veidā rodās šo prezentāciju jūs varat. Bet tas interesantākais ir tas, ka, ja nu izno šo plānu, tad par CO2 emisijām, viņi varētu ietaupīt 10 miljardus, tad ar to vienkārši matemātiski darbību ļauj mums saprast, ka Austrija lielam, tajos sektoros, kur var, lai viņi nokāp no gāzes sadarbs, viņam vajag 2,4 miljardi eiro, kas Austrija iznākās. Līdz ar to tā ir politiska un sabiedriska izšķiršanās, un līdz ar to arī šī plāna īstenošana vai neīstenošana ir atkarīga no tā, kā sabiedriskās organizācijas komisija šo ideju, kas ir tur notiek, plašākās sabiedrības slāņos, un tas, protams, par faktiski pasūtīt materiālu, kur viņas nevar atrast. Lūk, tas ir tā, lai grafiski jums ilustrētu, kā šī plāna būtība. Tā kā austriešu Korščovka, kas nav nekas tāds neparasts, tas tā ir terminama. Tā izskatās, teiksim, augstajā sezonā. Ļoti skaisti, teiksim, ir īpaši pie logiem, īpaši tur aplogiem, siltums ārā, siltu kosmosu, un tā ir pēc tā nāk pēc rekonstrukcijas renovācijas. Pasēkos standartā, pasēkos ēku standartā. Austrijā ir panākuši būvizmaksas šeit te pasīvās ēkas rekonstrukcijas būvizmaksas, un faktiski vienlīdzīgas ir tradicionālā rekonstrukcija, tradicionālā veidā, bet tas, kaut kā 3-4% nešķiet. Neliels izvēršums 7 gados, ja viņi šo plānu īsteno, protams, tas būtu, kā ir valstiski mēroga pasākums, kopumā ir 87 miljonu kvadrātmetru, kas būtu